Tā. Labi, mēs esam, kā saka, pie ierastās lekcijas kārtības. Turpinām runāt par, mēs pagājušajā reizē runājām par varu dalīšanu, runājām par dažādiem konstitūciju veidiem, runājām par to, kādas tad ir šīs varu dalīšanas principu izpausmes tajā ziņā, ka konstitūcijas, kā mēs jau to runājām, ir valstu pamatlikumi, ja, kas balstās, respektīvi, kurā balstās visa valsts politiskā iekārta. Un mēs izrunājāmies par to, kādas viņas mēdz būt. Viņas mēdz būt īsas un mēdz būt garas. Viņas mēdz būt rakstītas, viņas mēdz būt nerakstītas. Viņas mēdz būt rakstītas vienā likumā, viņas mēdz būt rakstītas vairākos likumos. Bet tas, ko mēs šodien parunāsimies, mazliet ir jau vairāk skatoties tieši uz politisko organizāciju, nevis par konstitūcijām kā tādām, bet par sabiedrības politisko organizāciju, kā tā izpaužas konstitūcijās. Un mūsdienu, kā jau pēc varu dalīšanas principu, piedošana, es vienkārši pārliecināties, ka tur viss ir kārtībā. Pēc mūsu varu dalīšanas princips, protams, kā mēs te runājām, proti šī ideja, ka likuma došanas vara un likuma izpildes vara nav vienās un tajās pašās rokās. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka kā saka, tādā veidā tiek ierobežota vara un tiek atņemta iespēja varai rīkoties patvaļīgi. Ja? Tas ir viss tas, ko mēs runājam. Bet kas tad ir, kā tad tas izskatās mazliet konkrētāk? Tās tradicionālās politiskās institūcijas, kādas mēs pazīstam, ir tās, kas jums visiem tīri labi ir iedomājams, proti likumdevējs, kas ir kaut kāda vēlēta asambleja, jeb tas, ko mēs vienkārši tādā prastā politikas valodā saucam parlaments. Ja? Vēlēta asambleja, kurai tad ir pienākās šī likumdošanas funkcija. Ja? Jūs, kad pildījāt testu pār satversmi, jūs noteikti pamanījāt to, ka Latvijas gadījumā īpatnē ir tas, ka Latvijas gadījumā parlaments nav vienīgais likumdevējs. Latvijas gadījumā parlaments ir likumdevējs, bet arī tauta pati ir likumdevējs. Kā jūs to zināt, Latvijas Republikas satversmē ir īpaša norma, kas saka, ka likums var pieņemt arī tauta. Ja? Tauta var inicijēt likuma projektus, tauta var tos pati pieņemt tautas nobalsošanā. Bet arī Latvijas kontekstā jūs noteikti ir labi. Varat iedomāties, ka šis likumdošanas veids, proti tautas likumdošana, ir īstenībā kaut kas tāds, kas tiek samērā reti īstenots. Proti referendumi pie mums šad un tad gadās, kā mēs to zinām, īpaši tautas nobalsošana skaita pieaugums ir vērojams no 2007. Gada, kad katru gadu bez mazvai notiek kaut kāda referenduma. Tautai ir tiesības vienai desmitajai daļai no Latvijas pilsoņiem ir tiesības inicijēt likumdošanu, kādu likumu vai likuma grozījumu, un tad attiecīgi, kad šis likums netiek vai likuma projekts netiek pieņemts Saeimā, tad tajā mirklī šis likuma projekts vai likuma grozījuma projekts kļūst par tautas likumdošanas objektu. Ja? Pazīstamākais piemērs, protams, pēdējos gados ir šī tautas nobalsošana par krievu valodu kā otro valsts valodu, kas notika 2012. Gada 18. februārī. Un tā bija, šajā ziņā, mēs varam, protams, runāt par to saturu, tas ir atkal cits jautājums, bet ja mēs runājam tieši par procedūru, tad procedūra, protams, tur bija tāda, ka, kas tad notika no sākuma? Kā saka Lindermans ar draugiem,
inicijēja šo parakstu vākšanu, tad šai parakstu vākšanai pieslēdzās arī pašreizējais Rīgas mērs un liela daļa no saskaņas centra cilvēkiem, kā rezultātā tad tika savākts nepieciešamais parakstu skaits un notika tas referendums ar visām no tā labi zināmajām izrietošajām sekām. Ja? Bet visnormālākajā veidā, protams, likumdevējs ir arī Latvijā, nepārprotam, ir parlaments. Mēs zinām, ka ir vesela virkne ar valstīm, arī Eiropā un Amerikas Savienotās valstis ir tieši tāda iekārta, kur nepastāv nekas tāds kā tautas likumdošanas iniciatīvas vai tautas nobalsošanas. Ja? Normālā likumdošanas funkcija mūsdienu demokrātijās ir pārstāvnieciskās demokrātijas funkcija, proti parlamenta funkcija. Ja? Tā, protams, nav vienīgā funkcija, kas piemīt parlamentam. Tad vēl, protams, parlamentam, īpaši parlamentārās republikās, piemīt tā sauktā kontrolas funkcija. Kas ir kontrolas funkcija? Kontrolas funkcija ir tā sauktās interpelācijas, ja pieprasījumi. Proti, kad kāds parlamentā deputātiem liekas, ka paskatieties tas un tas ministrs, piemēram, tur ir savārījis kaut kāds ziepes. Ja? Kaut kas tur nav bijis kaut kādā lietā labi, vai ne? Piemēram, tur pašvaldība reforma, piemēram, ja? Vai, piemēram, kaut kas tur nav labi ar policiju, kā viņi tur ir izturējusies kaut kādā gadījumā. Ja? Parlamenta deputāti savāc noteiktu parakstu skaitu un iesniedz šādu pieprasījumu, kā rezultātā tad tam attiecīgajam ministram ir jānāk uz parlamentu un jāstāst, kas tad tur ir bijis un tā tālāk, un jāmēģina parādīt, ka viņam tomēr ir taisnība un jāuzklausās un tā tālāk. Šajā ziņā parlamentam visās valstīs piemīt šāda nozīmīga kontrolas funkcija. Ja? Proti, tas par cik parlaments ir vēlēts patiešo no tautas, tas kontrolē izpildu varu. Tas attiecās, protams, uz parlamentārām valstīm, kur parlaments arī Latvijā šādu pieprasījumu nebūtu nav retums. Ja? Bet tas attiecās arī uz prezidentālām valstīm, kā piemēram arī Amerikas Savienotajās valstīs, kur jūs zināt, ka senāts, proti parlamenta tā augšējā palāta ir šādā veidā īstenot to kontrolas funkciju, proti var saukt visādus ministrus, visādus valsts aģentūru vadītājus, var saukt pat privātu personas, ja, uz šīm sēdēm un prasīt, ko tu tur dari, kas tev tur notiek, ja, un tā tālāk. Šāda kontrolas funkcija piemīt parlamentam. Jūs to droši vien nebūsiet pamanījuši tik krāšņi, kā jūs droši vien esat pamanījuši vispār viss cits parlamenta funkcijas, likumdošana tur un tā tālāk, ka parlaments kaut ko pieņem vai nepieņem, bet arī šī funkcija parlamentam ir nozīmīga. Ja? Tad lūk, tas ir stāsts par kontrolas funkciju. Par parlamenta palātām mēs esam runājuši, vai neesam? Nesam. Okay. Parlamenti lielākoties tā ir tāda specifiska institūcija, kas ir veidojusies sākot jau, protams, no Lielbritānijas no kāda 16. 17. gadsimta, kad pamatā šāda vēlēta asamblēja kļūst par valsts politikas virzītāju, ja, vai vismaz vienu no valsts politikas virzītājiem. Parlamenti, kā mēs to zinām, ir visās demokrātiskās valstīs, un ne tikai demokrātiskās valstīs, arī tajās autoritārajās valstīs, kurās tam parlamentam patiesībā nekādas reālas politikas funkcijas nav, bet arī tur šis parlaments tiek uzturēts pie dzīvības, vienkārši tāpēc, ka tas tā smuki izskatās, ka valstī ir parlaments, vai ne, ka tur kaut kāda sanāk cilvēki un sēž un kaut kādā veidā šķiet kaut ko lemj un tā tālāk. Parlamenti mēdz būt dažādi, parlamenti mēdz būt lieli, kā mēs to zinām, tad Britu parlaments ir samērā liels, tur ir vairāk nekā 600 deputātu apakšnamā. Ir mazāk parlamentu. Latvijas parlaments ir salīdzinoši neliels. Mums ir mazākā saeima pēc locekļu skaita no visām 3 Baltijas valstīm, gan lietuviešiem, gan igauņiem. Tie ir lielāki.
Un tā tad ir tā institūcija, ja, kurā tad tiek pārstāvēti šie dažādie sabiedrības viedokļi, dažādās sabiedrības intereses un kas nodarbojās ar likumdošanu. Parlamenti mēdz būt lielos vilcienos divu atšķirīgu veidu. Tie ir vienpalātas un divpalātu parlamenti. Tradicionāli tas ir tā, ka lielās valstīs vēsturiski ir divpalātu parlamenti. Mazākās un jaunākās valstīs lielākoties ir vienas palātas parlamenti. Ko nozīmē palātas? Tie ir, kā saka, divas parlamenta nodaļas, ja vēlaties, no kurām nozīmīgāk tradicionāli ir apakšējā palāta. Kādā nozīmē apakšējā palāta? Tajā nozīmē, ka tā palāta, kas ir vēlēta patiešo no tautas. Reizēm mēdz parlamentos būt tās augtās augšpalātas, kas pilda tādu savu veidu arī līdzsvarošanas funkciju, arī pastiprina šo varu dalīšanu. Ja? Respektīvi, ka parlaments nav viss vienā barā, bet parlamenta iekšienē pastāv divas dažādas institūcijas. Ja? Vislabāk pazīstamais piemērs jums droši vien no tādiem divpalātu parlamentiem ir Lielbritānijas parlaments, kas, kā jūs to zinat, sastāv no divām palātām, proti tas, ko sauc par House of Commons, ja? Un kā sauc otru? House of Lords, vai ne? Lordu palāta. Šo House of Commons līdz latviski nevar iztulkot, tāpēc mēs viņu tā arī saucam vienkārši par House of Commons, un no augšējā palāta tad ir Lordu palāta. Skaidrs, ka ka demokrātiskā valstī pati nozīmīgākā institūcija no abām šīm parlamenta palātām, jeb abiem parlamenta namiem, reizēm to tā arī sauc, ir, piemēram, house, vai ne? Kas ir māja, vai ne? Augšmāja un apakšmāja, vai augšnams un apakšnams. Ja? Tas nozīmīgākais tradicionāli visās demokrātiskās valstīs ir apakšnams, tāpēc, ka tas ir tas, kas nodarbojās ikdienā ar šo nozīmīgāko likumu pieņemšanu. Savukārt augšnamiem lielākoties piemīt likumu inicijēšanas funkcijas, bet arī viņiem piemīt, kā mēs teiktu, kontrols funkcijas. Ja? Klasiskais piemērs šeit ir jau pieminētais Britu parlaments, ja, kas sastāv no diviem tādiem namiem, ja, augšnām un apakšnām. Apakšnams ir tas, ko ievēlē visi, kur ir partijas, lai gan partijas ir augšnamā, bet pamatā, kur notiek partiju cīņa, kur ir šīs te lielās vēlēšanas. Un kas tad sēž Lielbritānijas tajā Lordu palātā, kas tie tādi ir? Ko? Kas tie lordi tādi ir? Jūs noteikti, ka braucat uz Londonu kādreiz atpūsties, tad uz parlamentu jūs varat ļoti vienkārši aiziet ekskursijā. Tur ir brīva pieeja, un kā jūs to zinat, tad varbūt esat redzējuši, ar ko atšķirās abas divas šīs zāles, ka apakšnam zālē ir zaļi ādas krēsli, kas skaitās tādi prastāki, bet Lordu palātā ir sarkani ādas krēsli, kas skaitās dārgāki un šikāki. Tad, lūk, vēsturiski Lordu palāta, protams, ir aristokrātijas palāta, proti tāda palāta, kurā sapulcējas lordi, respektīvi šie britu aristokrāti. Ja? Un līdz ar to tā ir tāda nevēlēta, ja? Tā nav vēlēta institūcija, tā ir drīzāk mantota vai iecelta institūcija. Taču Lordu palātas lielā specifika ir tā, ka Lordu palātā pēdējo 20 gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas. Tāpēc, ka vēsturiski Lordu palātā, protams, lords tas ir kaut kas tāds vēsturiski bijis, ko jūs mantojat, ja, no saviem vecākiem. Mūsdienās Lordu palātā to mantoto lordu ir aizvien mazāk un mazāk. Tur ir aizvien vairāk un vairāk tādu lordu, kas ir iecelti savas dzīves laikā par kaut kādiem īpašiem nopelniem. Sākot ar tādiem nopelniem, ka jūs esat, piemēram, ļoti daudz
labu darījis kaut kādās labdarības organizācijās vai nodarbojies ar filantropiju, vai arī, jūs esat ļoti slavens un ļoti reprezentabls, piemēram, mākslinieks, kā piemēram Eltons Džons, vai ne? Kas ir tā augšpalāta, kas veido šo, un kas tad ir politiskās funkcijas parlamenta augšpalātai. Parlamenta augšpalātai Lielbritānijā nav tāda veida likumdošanas funkcijas kā apakšpalātai, bet viņai piemīt ļoti nozīmīgas funkcijas attiecībā uz likumu, kā mēs teiktu, otrreizējo caurskatīšanu. Proti, ka ja gadījumā lordi izdomā, ka tie House of Commons pieņemtie likumi neatbilst sabiedrības interesēm, tad viņi var sūtīt viņu atpakaļ to likumu un saka, ka jūs pārskatiet viņu. Protams, ka tad, pēc tās otrreizējās pārskatīšanas nekas nemainās, tad arī lordi neko nevar iesākt. Otrām kārtām, Lordu palātai Lielbritānijā pieder ļoti nozīmīga funkcija attiecībā uz tiesu vāru. Proti, Lordu palāta nominē tiesnešus, kas ir tāda diezgan tipiska situācija attiecībā uz augšpalātām. Taču, protams, ka ne visur parlamenta augšpalātas ir aristokrātu. Biežāk es teiktu Eiropā, ka tās nav aristokrātu palātas. Tās ir, teiksim tā, ļoti bieži, kā mēs teiktu, tādas honorāciju palātas, jeb, kā mēs sakam, senāti, proti, kur tiek iecelti, piemēram, ļoti svarīgi, ļoti nopelniem bagāti, ļoti pieredzējuši politiķi. Kuri tad, kā saka, arī ieņem šo vietu politiskajā sistēmā. Tradicionāli, protams, visur šīm augšpalātām ir samērā neliela ietekme, tāpēc, ka mēs jau runājām par to, ka demokrātijās tās nozīmīgākās, ietekmīgākās institūcijas ir tie apakšnami, kas ir tie, kurus mēs ievēlam, patiešo. Bet tur, kur šie augšnami pastāv, viņiem pieder samērā liela teikšana. Vēl ir tāds variants, ka federālās valstīs, federatīvās valstīs, tādās valstīs, kurās tā varu dalīšana ir ne tikai vertikāla, bet arī horizontāla, proti, ka valsts sastāv no dažādām teritoriālām vienībām, kuras bauda samērā augstu pašnoteikšanās līmeni un kuras ļoti bieži arī pašas, viņām ir pašām savu parlamenti un pašām savus izpildvaras. Tādās valstīs, federatīvās valstīs, augšpalātos lielākoties sēž federācijas subjektu, jeb šo federālo zemju pārstāvi. Klasisks piemērs ir Amerikas Savienotās valstis, kur Amerikas Savienotajās valstīs arī ir divas palātas šim te, ko mēs saucam par ASV kongresu, jeb ASV parlamentu. Apakšnams, kurš tad ir tas, kur notiek tā lielā ņemšanās, ir tas, ko sauc par House of Representatives. Kas tur ir pārstāvēti? Tur ir pārstāvēti, kā saka, no vienmandāta apgabaliem arī samērā daudz, ja nemaldos, kaut kur arī kaut kādi starp. Cik ir, kā pārstāvju palātā, man liekas, kur ir kaut kādi starp 400 un 500 tie deputāti. Un tad virs šī pārstāvju palātas, Amerikā atrodas senāts. Un kas tad sēž senātā? Senātā sēž pa 2 senatoriem no katra štata. Kāds no jums varbūt skatās pa LNT, jau pat pie mums rādīto jauko seriālu House of Cards. Tad tas ir tas, kur viņš dara. Šobrīd iet pirmā sezona latviski, respektīvi tur, kur viņš vēl nav kļuvis par viceprezidentu vai kaut ko tādu. Tad tā ir pirmā sezona. Lūk, es saprotu, ka es jums saku priekšā, gan jau, bet, kā saka... Lūk, tad... man vienkārši ir jābūt skaidrībā. Tad tur jūs varat diezgan labi, protams, tādā ļoti teatrālā un dinamiskā manierē parādīt tas, kur viņš darbojās. Franks Underwoods.
Ja? Tas, kur viņš darbojās, tas ir senāts. Tā ir nu, kā saka, parlamenta augšpalāta. Ja? Kur viņš tad tur, kā saka, ņemās, viņš ir attiecīgi frakcija, tas, ko mēs mūsdienās sauktu frakcijas līderis, vai ne? Tas, kas bija visiem jums labi pazīstamais Dzintars Zaķis pirms kādu mirkļu, vai ne? Tas ir, nu, respektīvi, tas, kas nodrošina partijas balsojumus. Tāds ir, ka viņam tur ir tā tāfele, kur viņš tur liek tur tās zīmītes ar tiem, ja? Tas ir, nu, viņš vada frakciju, vai ne? Ka, man ir jādabona balsojums uz kaut kādiem konkrētiem svarīgiem balsojumiem, un tad es tur štukoju un tā tālāk un tā tālāk. Tajā ziņā es kā saka, no visas sirds iesaku jums skatīties šo seriālu, vēl jau vairāk tādēļ, ka viņš, es ceru, ka viņi nopirks arī tās tālākās sezonas, kuras īstenībā ir varbūt, es pat teiktu, ka tā pirmā manā skatījumā, pat ko tajā ziņā jums ir, varbūt pat, nu, es nezinu, kāda ir jūsu priekšrata. Man liekas, ka pirmā pat ir pat interesantākā, jo tās tālākās paliek tāds drusciņ banāls, bet tā pirmā ir ļoti jauka. Un tas, kā darbojās šis parlaments. Ja? Nu, lūk, tas ir divpalātu parlaments. Ja? Restīvi ir tie parlamenti, kuros ir šīs apakšpalātas un augšpalātas. Katra ar savām funkcijām. Latvija, protams, un tas nevienam nav nekāds noslēpums, Latvija, tāpat kā praktiski visas mūsu kaimiņu valstis. Nu, izņemot Krievijas federāciju, protams, ja, kas ir federācija, nevelti. Krievijas parlaments ir divpalātu parlaments, ja, bet visas pārējās lietuvieši, igauņi, somi, zviedri, norvēģi, dāņi, visas šīs valstis ir ar vienpalātas parlamentiem. Ja? Mums nav šādas problēmas, daudzās citās valstīs ir, un tad, nu, kā mēs sakam, tās parlamenta augšpalātas, tad šajās valstīs nodarbojās ar ļoti specifiskiem uzdevumiem. Vai nu tās ir aristokrātu palātas, kā Lielbritānijā, vai tās ir dažādu nopelniem bagātu cilvēku palātas, ja? Vai arī tās ir federācijas subjektu palātas. Ja? Šādas federācijas subjektu palātas ir tas pats ASV senāts, ja?